Sveiciens visiem! Jau vairāk kā gadu braukāju apkārt pa Latviju un vādu mācības uzņēmumiem par digitalizācijas iespējām. Un jāsaka tā, tās mācības ir kļuvušas diezgan populāras. Ir bijušas Liepājā, Dobelē, Preiļos, Valmierā, vairāk kārtīgi Rīgā. Un man jāsacina, ka pēdējā gada laikā ir tā, ka cēsīs par to es esmu runājis salīdzinoši maz. Un man šķiet, ka tas ir jālabo. Tādēļ rīkojam cēsīs kopā sanākšanas pasākumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai par šo jautājumu parunātu. Būs dažādi cilvēki, dažādi stāsti, dažādas darbības. Es domāju, tas ir tas, kurā tev ir jābūt, jo pilnīgi noteikti varēsi tajā kaut ko iegūt sev, uzzināt un arī paņemt līdzi, lai pēc tam realizētu. Kas tajā pasākumā būs? Vienā pēcpusdienā, apmēram 4 stundu laikā, būs iespējas satikties ar dažādiem IT uzņēmumiem un dzirdēt uzreiz straujas atbildes, ko darīt, kā darīt. Būs iespēja dzirdēt vairākus stāstus, gan pieredzes, gan arī praktiska pielietojumu stāstus. Būs iespēja piedalīties arī praktiskā nodarbībā, kuras laikā saprast, kurā virzienā vispār doties. Varbūt tas ir e-veikals, varbūt tas ir kas cits. Un gala beigās vērtīgi un saturīgi pavadīt laiku. Kas tad mums ir programmā? Tā. Vienkāršotas automatizācijas iespēja, kā varam automatizēt kaut kādus uzdevumus, mākslīgā intelekta pielietojums. Kas ir tas, ko mēs tūlīt un tagad varam izmantot no populārajiem rīkiem un kā to var pielietot ikdienā? Katrs. Pieredzes stāsts par digitalizāciju, tad uzņēmums stāsts, kā viņi ir tikuši kaut ko galā un kas no tā ir visa sanāca un kāda tur labuma vai varbūt kāds ir kļūdas pieļauts. Mini Kickstarts mācību programma. Tāda mazā redakcija, kurā pilnīgi noteikti varēsiet īsā laikā dabūt zināt, ko varam darīt un kurā virzienā iet. Un stāsts par to, kā piesaistīt Eiropas Digitālās inovācijas centra atbalsta iespējas, LIA atbalsta granti, kur līdz pat 5000 eiro naudiņā var piesaistīt šiem projektiem ar 100% atbalsta intensitāti. Ir arī citas summas un ir arī citi atbalsta intensitātes, bet par to tad arī šajā uzzināsiet. Ir vēl daži temati, kas arī pilnīgi noteikti svarīgi, tā kā es domāju, diezgan daudz interesantu lietu būs. Uzņēmēji, tas, ka tur būs interesanti un noderīgi, par to vispār nav šaubu. Tā kā pilnīgi noteikti ieplāno un tev tur jābūt klāt. Neaizmirst atzīmēt šo notikumu savā kalendārā vai arī sameklē mājaslapā cdc.lv ziņu par šo notikumu un atzīmē to savā digitālajā kalendārā. 15. maijs, 14:00 sākam. Kurā vietā? Šeit. Izstāžu namā Cēsīs. Pasākumu organizējam kopā ar šiem draugiem. Tiekamies un parunājam par to, kā jūs varētu sava uzņēmuma darbu efektivizēt.